Kāpēc cilvēkiem ir no kaut kā bail? Es domāju, ka tas rada iemesls, kad viņiem ir nepatīkams asociācijas ar to. Manuprāt, bail ir tādēļ, ka tas nav zināms. Kaut kas nezināms lietas, jo baidamies no tā, ko mēs nezinām. Tas ir pašsaglabāšanās instinkts, lai neiekultos nepatikšanās. Tāpēc, ka viņi ir normāli cilvēki. Viņi zina, ka pasaulē ir daudz bīstamu un briesmīgu lietu, un visbriesmīgākais lietas ir tās, kas nav redzamas. Jebkuram dzīvam organismam ir kaut kādi baiļu faktori, kas apdraud viņa pastāvēšanu. Jā. Tas arī ir no dieva vai no evolūcijas, es teiktu tā. Tāpēc, ka cilvēkam jau piedzimstot rodas kaut kādas, kas viņam nepatīk, vai tad viņam vienkārši, kad viņam bērnības trauma kāda ir bijusi, kāds viņu nobiedējis, tad no tā viņam visu laiku uzstāv. Aizsargu mehānisms, bailes ir aizsargu mehānisms. Es domāju, ja cilvēkam no kaut kā ir bail, tad viņš vienkārši vai nav drošs par sevi, vai nav drošs par citiem. Viņam bailes ir vispatiesākās jūtas, manuprāt. Esot biedējošam stimulam, smadzenes reaģē ar īpašām vielām, kas liek tev baidīties un piesargāties no kaut kā. Bailes ir tāda reakcija, kas īstenībā ir ļoti laba reakcija, jo bailes tevi aizsargā. Tad, kad tev no kaut kā bail, tev vienmēr vajag parunāt ar kādu tuvu cilvēku un izrunāt šīs lietas, jo ja tu neparunāsi, tad tās bailes paliek tādas lielākas. Bet tad, kad mēs parunājam, noskaidrojam, aizējam, apskatāmies, kas tur ir, tad bailes var viegli pārvarēt.